Skatos, ka mums pievienojušies šodien jau vairāk nekā 100 cilvēki un turpina pievienoties. Prieks jūs visus redzēt šodien šajā webinārā, kurā mēs uzzināsim vairāk par metareklāmas indikatoriem un jaunumiem 2006. gadā. Un tieši tāpēc vēlos uzsākt šo webināru ar nelielu, teiksim tā, solījumu. Un mans solījums ir sekojošs. Ja jūs sekosiet šim webināram un paliksiet līdz beigām, es ticu, ka jūs spēsiet uzlabot savus metareklāmu sasniegumus un rezultātus vismaz par 25%. Ja ne rezultātus, tad noteikti produktivitāti. Un es iesaku jums palikt līdz pašām beigām, tāpēc, ka pašās beigās es jums dalīšos arī ar 2 ļoti īpašiem piedāvājumiem un arī aizsūtīšu pilnīgi visiem reģistrantiem speciālu listi ar mākslīgā intelekta rīkiem, ko mēs lietojam mārketinga skolā. Un, lai jūs, tā kā jūs arī redzējāt mūsu programmā, bet vēlos vēlreiz jums atgādināt un pastāstīt īsumā par to, ko tad sagaidīt no šī webināra, kas ir mūsu darba kārtībā, kam mēs iesim cauri, kam mēs vairāk pieturēsimies. Un pašā sākumā mēs, priekš tiem, kuriem vēl ir netik daudz pieredzes vai pavisam neliela pieredze, mēs iepazīsimies ar pašu meta platformu lomu, mēs sapratīsim, kā viņas strādā, kuriem uzņēmumiem viņas ir piemērotas, tad mazliet vairāk par klientu piesaistes taktikām, un tā kā mums šajā webinārā ir cilvēki no visdažādākajām jomām un ar visdažādāko pieredzi, sākumā mēs iesim mazliet lēnāk, lai ievadītu webinārā ar pamata konceptiem, labākajām praksēm, pastāstīsim par to, kas strādā pašlaik mums, kas strādā mūsu klientiem, un tad iesim mazliet uz advancētākām tēmām, jau tiem cilvēkiem, kuriem mazliet vairāk pieredzes, un tiem cilvēkiem, kuriem interesēs svarīgākas un tādas aktuālākas jomas, kā Advantage Plus, mākslīga intelekta rīki, automatizācijas, mūsu pieredze un tam līdzīgi. Un pirms mēs uzsāku šodienas arī tēmu, es vēlējos uzzināt mazliet vairāk par jums, un kā pirmais jūsu jautājums man ir par to, es vēlos uzzināt, kāda ir jūsu pieredze ar metareklāmām. Tā kā jūs jau esat šeit 130 cilvēki, un labajā pusē es ceru, ka jūs redzat, pašlaik ir aktīvs polls par to, kāda ir jūsu pieredze. Vai jūs nekad neesat lietojuši šīs reklāmas, varbūt pavisam nedaudz un būstojuši viņas, varbūt jums ir 1 līdz 2 gadi pieredzes, un varbūt jau 5 un plus vairāk gadi pieredzes. Un tad jūs jau esat kādi sezonālāki spečuki, un tad iespējams jūs jāpaliek uz pašām beigām, lai jūs vairāk saņemtu. Tā nav. Tā, paskatāmies. Tā lejā labajā pusē pie Meeting Tools, un es redzu, ka vairāki cilvēki jau ir atbildējuši. Tā. Varbūt es varu mazliet vairāk parādīt, kur atrast to pollu, ja cilvēki neredz pagaidām. Tad šeit labajā pusē ir Meeting Tools, un zem viņai jābūt polls. Dodiet man ziņu, ja jūs viņu redzat. Tā, un cilvēki arī raksta čatā, ļoti labi. Tādā gadījumā, ja jūs neredzat pollu, tad rakstat čatā, un tad es sapratīšu arī. Tā kā 2 vietas, vai nu čats, vai nu polls. Un polls ir apakšā labajā pusē pie Meeting Tools. Tā, neliela ir redzams. Ok, super. Prieks dzirdēt, un tāpēc apskatīšu tagad apkopojumu. Tātad lielākā daļa no jums ir vai nu ar pavisam nelielu pieredzi, 30 cilvēkiem 18 nav nekad lietojuši, un 13 ir 1 līdz 2 gadu pieredze. 5 plus gadi tikai 3 cilvēki, es ceru, ka jums arī šis būs viss noderīgi. Un kā nākamais, es uzreiz jums jautāšu nākamo jautājumu, jo pirms es stāstu savu sakāmu un cenšos jums informāciju, es cenšos saprast, kas tieši ir manā mērķa auditorija, un tāpēc man vienmēr, arī tajos kursos, ko es vadu, man vienmēr šis slaids, kurā es jautāju, ok, kas jūs tādi esat par cilvēkiem, kas apmeklē šos webinārus un kādi ir jūsu mērķi? Kādi ir jūsu mērķi un kas jūs tādi esat? Un tāpēc parasti uz šiem webināriem iet vai nu uzņēmēji, vai nu mārketinga speciālisti, varbūt satura veidotāji, vai arī vienkārši cilvēki, kam patīk apgūt jaunas zināšanas, kas arī ir ļoti forši. Ceru, ka šajā webinārā arī uzzināsiet kaut ko pavisam jaunu, ja pat ar metareklāmām jums nav absolūti nekādas pieredzes. Tāpēc pagaidīsim vēl 30 sekundes, līdz apkoposim visas jūsu balsis. Redzu, ka cilvēki gan čatā raksta, gan arī spiežu uz poll questioniem, un statistiku es redzu tikai pollos. Tāpēc jums ir iespēja, liekam uz polls. Redzu, ka ir jau 60 cilvēki
iesnieguši savas balsis, un es redzu, ka lielākā daļa no jums ir patiesībā uzņēmēji ļoti forši. Man prieks vienmēr redzēt, kad uzņēmēji un pašnodarbinātie nāk uz šīm lekcijām, kas nozīmē, ka viņi cenšas attīstīt savus biznesus, un arī es kā uzņēmējs, es to ļoti novērtēju, un man ļoti patīk savās lekcijās, kursos un pakalpojumos palīdzēt tieši mazajiem vidējiem uzņēmumiem, ar ko arī man ir vislielākā pieredze. Tāpēc es uzskatu, ka priekš jums šīs webinārs varētu būt visinteresantākais. Tā, es redzu, ka 75 cilvēki ir nobalsojuši, un es redzu, ka lielākā daļa mums ir uzņēmēji vai mārketinga speciālisti. Daži satura veidotāji un arī daži cilvēki, kuriem vienkārši patīk apgūt jaunas zināšanas. Prieks jūs šeit redzēt. Sveiki! Un, lai jūs arī saprastu, kas es tāds par pīparu, pastāstīšu ļoti īsumā un uzreiz ķersimies pie lietas. Tad es esmu Rihards Zeļa, marketinga skola LV vadītājs ar metareklāmām, digitālo mārketingu un dažādiem digitāliem tematiem. Ņemos jau vairāk nekā 10 gadus. Pasniedzu lekcijas Riga biznesa skolu maģistra studentiem, digitālo mārketingu. Esmu pasniedzis arī Riseba studentiem, vadījis kursus apvienotajās nācijās, vadu pats savus kursus un tieši tagad vadu arī kursus Lift biedrībā, par ko arī pastāstīšu pašās beigās. Un runājot par manām profesionālajām zināšanām tieši metareklāmās, esmu pārvaldījis budžetus līdz pat 20,000 eiro dienā, nevis mēnesī, bet dienā, un esmu nokārtojis certifikātus Meta Media Buying, Meta Media Planning, un ar šo visu jau, kā jau iepriekš runāju, ņemos vairāk nekā 10 gadus. Tad tie bija tādi mani pirmsākumi šajā visā tēmā. Es izveidoju savu e-komercijas veikalu, un pirms 10 gadiem sāku saprast, kā es varu pārdot savas lietas, kā es varu vairāk cilvēkiem pretī parādīt savu produktu, lai viņi iegādātos manas preces. Un tad es sāku meklēt informāciju YouTube, fórumos, skatījos, lasīju visu pa lielu apgūvu pašizaugsmes ceļā un pašapgūšanas ceļā. Jā, un tad jau 5 gadus iepriekš, arī pēc tam 5 gadus iepriekš esmu atvēris šo aģentūru mārketinga skola, un šeit mūsu primārais piedāvājums ir tieši metamaksas reklāmas, ko mēs nodarbojamies ar 80% no klientiem, bet mēs arī pēdējā gada laikā esam sākuši praktizēt gan mūsu iekšā uzņēmumā, gan piedāvāt mūsu klientiem dažādas mākslīgā intelekta un automatizāciju risinājumus, kas mums pašiem atvieglo ļoti daudz laika, ko arī pastāstīšu jums vēlāk, ko mēs īsti darām organizācijā, kādus mākslīgā intelekta rīkus mēs izmantojam, kādas automatizācijas mēs izmantojam. Un jā, tā kā cenšamies to mūsu klāstu paplašināt, lai mēs paši strādātu efektīvāk un arī klientiem piedāvātu efektīvākus risinājumus. Un visbeidzot arī, kā jau šis webinārs, mēs arī mācām dažādus kursus, apmācības, individuālas konsultācijas visiem cilvēkiem, kuri vienkārši vēlas uzzināt vairāk, vai arī uzņēmumiem, kuri vēlas paaugstināt savu pārdošanu un uzzināt jaunas lietas, vai no ar praktisku palīdzību, ko mēs varam sniegt, vai no ar informāciju, ko mēs apmācām. Nu, lūk, tad tas arī īsumā par mani un par mārketinga skolu, uzņēmumu, ko es vadu, un tāpēc arī nevilksim laiku tālāk un sāksim jau ar šodienas aktuālajiem tematiem. Tātad, runājot par metu kā tādu, kas tad īsti ir meta? Daži no jums gan jau uzspied uz reklāmas Facebookā vai Instagramā, un tā jūs atnācāt uz šejieni. Daži no jums iespējams no e-pastulistes atnāca. Tad arī, ja jūs to izdarījāt no Instagrama vai no Facebooka, tad tehniski arī šīs ir tās meta platformas. Tās ir divas galvenās platformas, kurās mēs varam rādīt reklāmas, dažādas pozicionējumus, gan laika joslās, gan rīlos, gan storijos, gan kur tik vēl ne. Un par to arī mazliet vairāk pastāstīšu pēc tam, kur tad mēs varam rādīt tās reklāmas. Bet pirms tam neliela statistika, vienkārši tiem, lai jums būtu vairāk ieskats par to, cik cilvēku mēs varam sasniegt ar tām reklāmām un kāds ir tas potenciāls. Tad tehniski Latvijā uz šo brīdi apmēram 1,2 līdz 1,4 cilvēki lieto meta platformas, tajā skaitā Instagram, Facebook, Messengeri un WhatsAppu. Un, ja mēs runājam par reklāmas budžetiem, un jūs vēlaties domāt, ok, bet tur jau cilvēki vienkārši scrollē vai savu feedu skatās vai kaķu bildes skatās, tad interesanti ir tas, ka 70% no visa sociālo mēdīju budžeta, kas vispār tiek tērēts digitālajā mārketingā, tiek tērēts meta reklāmās, tā kā rādot reklāmas šajos sociālajos tīklos. Un meta dominē pārsitot Google, pārsitot TikToku, visdrīzākais, ka jūsu mērķa auditorija, vai nu jūs esat pakalpojumu sniedzējs, vai jūs esat e-komercijas uzņēmums, vai pašnodarbinātais, visdrīzākais jūsu auditorija ir meta platformās, jūs viņus varat sasniegt, un arī visdrīzākais ja jūs pareizi viņus uzstādāt, jūs arī dabūsiet labu atdevi. Jo, piemēram,
pēc Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, tad katrs investētais 1 eiro pareizi nooptimizētai kampaņai vidēji atgriež atpakaļ 4 eiro. Un Latvijā visdrīzākais šis rādītājs ir augstāks, kāpēc? Jo mums reklāmas ir lētākas. Piemēram, ja mēs skatāmies paralēli mūsu Latvijas klientus un, piemēram, mūsu klientus Vācijā, tad par to pašu mērķa auditoriju, ko mēs vēlamies sasniegt Vācijā, mēs maksājam 10 reizes vairāk nekā Latvijā. Piemēram, mums ir coachinga, konsultāciju, izglītības klienti. Vidēji par 1000 cilvēkiem Latvijā mēs maksājam 5 līdz 7 eiro. Vācijā mēs maksājam 50 līdz 70 eiro. Tā kā maksimāla milzīga atšķirība. Tāpēc es jūs ļoti silti aicinu, ja jūs vēl neizmantojat šo platformu, tad es ceru, ka šī webināra laikā es jūs spēšu pārliecināt par to, ka tiešām šeit ir tas potenciāls. Un jūs spējat arī to darīt gan ar maziem budžetiem, gan ar lielākiem budžetiem. Un mēs iesakām, protams, vienmēr sākt ar salīdzinoši gan konservatīvu, gan arī nepietiekami mazu budžetu. Un, teiksim, 20 līdz 50 eiro dienā tas jau tāds ir diezgan optimāls budžets, lai sasniegtu pietiekami labus rezultātus. Un mūsu tāds apgalvojums ir, ka Latvijā 2025. gadā metareklāmas ir lētākais un drošākais ceļš jaunajiem klientiem, un ja jūs viņu ignorēsiet, jūs zaudēsiet 30 līdz 50% no potenciālajiem klientiem, jo, ja šis klients neaizies pie jums, viņš aizies pie jūsu konkurenta, kurš izmanto metareklāmas. Un es zinu, ka daudziem no jums, kuri vēl nav izmantojuši šīs reklāmas, jums ir iespējams nelielas bailes, vai ne? Un tās bailes lielākoties nāk no 4 dažādiem mūsu skatījumā bet faktoriem, un kā pirmais cilvēki uzskata, ka viņas ir pārāk dārgas. Tā var būt, reklāma kā tāda, par katru reklāmu ir jāmaksā, un lai jūs dabūtu savā uzņēmumā jaunus klientus, jums jāmaksā ar vienu no 2 lietām, vai nu ar savu laiku, vai nu ar naudu. Ja jums ir daudz naudas un nav laika, izmantojot reklāmas. Jūs vienkārši savus rezultātus sasniegsiet daudz ātrāk un paredzamāk. Ja jums ir daudz laika, bet maz naudas, labāk koncentrēties uz organisko saturu, uz uzticamības būvēšanu un uz dažādiem rīkiem, kur jūs varat to darīt ilgtermiņā ar mazākām izmaksām un investējot uz savu laiku. Tāpēc mūsu gadījumā lielākoties mēs strādājam ar klientiem, kuri ir gatavi investēt, kuri vēlas rezultātus sasniegt ātri. Bet tas nenozīmē, ka jūs nevarat sākt arī ar mazākiem budžetiem. Jūs droši varat reklamēties mierīgi ar 1, 2, 5 eiro dienā. Bet tas nenozīmē, ka jums uzreiz būs rezultāti, neatkarībā no jūsu kampaņas mērķa, arī tie rezultāti var svārstīties. Otrais aizbildinājums ir tas, ka lielākoties cilvēki domā, ka ir tagad milzīga jauna lieta, ko jāmācās, kā mēs varam tās reklāmas menedžēt, kā taisīt tekstus, kā taisīt virsrakstus, kā piedāvājumus, kā strādā reklāmas menedžeris. Tā kā patiesībā tā ir jauna pasaule, un pirms 10 gadiem, kad es sāku viņas apgūt, tad man likās, wow, tā kā tik daudz, kas jāmācās, tik daudz sarežģītu konceptu lietu, kā tam man vispār par laiku pietikt. Un tajā laikā man nebija naudas, un es tāpat vēlējos patstāvīgi to visu mācīties, un es sāku ar ļoti maziem budžetiem, un man tiešām aizgāja kāds gads līdz 2, līdz es sapratu 100%, ko es daru, bet es to darīju pašmācības ceļā, man nebija pasniedzēju, man nebija kursu, man nebija nekādu veidu, kam uzjautāt vispār par tādām lietām. Un arī, ja jūs nevēlaties tērēt paši savu laiku, tam visam jūs vienmēr varat nolgot freelancerus, profesionāļus, aģentūras, kas jums palīdzēs ar reklāmām jūsu vietā. Tad nākamais aizbildinājums ir tas, ka metareklāmas varētu nestrādāt jūsu nozarē. Un es teikšu, ka dažās nozarēs tiešām meta noteikti nav pirmais kanāls, ko es izvēlētos, piemēram, gari B2B risinājumi, sarežģītas sistēmas, sarežģīti koncepti. Meta ir kanāls, kas strādā uz emocijām, uz jūtām, uz problēmas risinājumiem. Un ja jūsu produkts ir pārāk sarežģīts vai garlaicīgs vai neinteresants, iespējams, meta nebūs pirmā platforma, kurā es reklamētos, bet es uzskatu, ka mūsdienās var atrast dažādus veidus un konceptus, kā mēs varam arī salīdzinoši garlaicīgus produktus un pakalpojumus reklamēt interesantā veidā un tad bīdīt viņus priekšu šim pārdošanas ciklam. Un visbeidzot ir arī cilvēki, kas ir kaut ko mazliet pamēģinājuši ar tām reklāmām, nobūst to, un liekas, tas ir viss, kas nepieciešams, bet patiesībā zem tā visa slēpjas diezgan sarežģīta sistēma, kas būtu
priekš optimālas optimizēšanas jāiemācas, lai mēs varam testēt pareizi, lai mēs varam saprast, kas strādā, lai mēs varam optimizēt. Bet, protams, priekš ļoti vienkāršām kampaņām arī būs post ploga, jums ar to varētu pietikt. Un daži cilvēki arī sāk investēt metareklāmās, un bieži viņi vienkārši sākumā apdedzinās. Tā kā sāp, jo tiek nodedzināta nauda, rezultāti nav iegūti, un domā, acīm redzot, viņas nestrādā, acīm redzot, meta vienkārši skēms, un nav jēgas tur neko investēt, es vienkārši nodedzināšu savu naudu. Un tad lielākoties tās ir kāda no šīm 4 kļūdām, un ir daudz visādu citu kļūdu, pie kā es varētu pieķerties, bet šīs tās biežākās kļūdas, ko es redzu, ir tas, ka pašlaik Latvijā tiek izvēlēta ļoti šaura mērķa auditorija. Iespējams, tiek izveidota tikai viena reklāma vai nobūstots viens posts, un par to tiek aizmirsts, un tad jautājums ir, kas notiek tālāk, vai viņa tiek optimizēta, vai tiek testētas lietas, lielākoties nē. Dažreiz es redzu, ka uzņēmumi, piemēram, vēlas vairāk pārdošanas vai vairāk jaunus klientus, bet tad viņi uzspiež uz boost post vai arī izvēlas kampaņas mērķi, trafika vai reach, un viņi redz, ka viņi sasniedz ļoti daudz cilvēkus un dabū ļoti daudz klikšķus, bet un neko tālāk. Pirkumu nav, klientu nav. Tāpēc metā ļoti svarīgi ir apzināties, kas ir tas galvenais mērķis, uz ko jūs vēlaties kampaņu optimizēt, un tad ir reklāmas menedžeri viņu atlasīt. Ja jūs gribat vairāk pārdošanas, jums jāoptimizē uz pārdošanu. Vairāk klientu, optimizējiet uz leads. Tā kā, ko jūs prasīsiet no metas, to viņi arī jums sniegs. Un kā pēdējais ir, kad cilvēki ļoti jautri pārtrauc kampaņas. Ka jūs uzņēmums, piemēram, jūs veidot jaunu kampaņu, jūs izveidojat viņu, jūs redzat, ka 5 eiro tiek notērēti, vai ir 10, 3 dienu laikā, un jūs visu slēdzat ārā. Mūsdienās meta algoritmam tiešām vajadzīgs vairāk laika un vairāk datu, lai viņa pienācīgi nooptimizētos. Un tāpēc es iesaku vismaz nedēļu paturiet to kampaņu, optimāli 10 līdz 14 dienas. Un 30 līdz 50 konversijas. Kas ir konversijas? Tie ir tie vērtīgie pirkumi, vai vērtīgās darbības, kā piemēram pirkums, leads, reģistrācija, uz ko jūs optimizējat to kampaņu. Tāpēc, lai šo visu sumarizētu, apkopotu tā kā vienā teikumā, jums ir ļoti daudz lietas, kam jāpievērš uzmanība pirms jūs varat reklamēties un pareizi uzstādīt tās kampaņas. Un tāpēc, piemēram, šeit es vēlējos jums mazliet vizualizēt, kā izskatās klientu piesaistes plūsma. Dažiem no mūsu klientiem, kuri, piemēram, strādā, darbojas pakalpojumu sniegšanas sektorā, var arī pārdot high ticket offers, tā kā piedāvājumus, kas ir dārgāki par 100 vai 500 eiro un pat dārgāki. Un kā šeit es vēlējos vizualizēt to sistēmu cilvēkiem, kas vēl nav īsti saskārušies ar meta reklāmām, lai jums parādītu to, piemēram, kādi vēl faktori tiek iesaistīti pēc reklāmu parādīšanas un kā mēs viņus virzam tālāk līdz, piemēram, pārdošanai. Piemēram, pašā sākumā mēs izveidojam reklāmu. Pieņemsim, ka tā ir video reklāma, mēs parādām visai Latvijai 1,2 miljoniem cilvēku, un no viņa, piemēram, ar konkrētu piedāvājumu, piemēram, bezmaksas PDF, atlaida, konsultācija un tam līdzīgi. Jo piedāvājums ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas vispār izkristalizēs to, vai jūsu reklāma būs efektīva vai nē. Par to arī parunāsim mazliet vēlāk. Pieņemsim, ka no šiem visiem cilvēkiem 1000 no viņiem noklikšķina, viņi aiziet uz piezemēšanās lapu, uz landing page, tā kā atsevišķa lapa jūsu mājaslapā, kura parāda jūsu piedāvājumu. Iespējams, šajā lapā viņi piesakās šim piedāvājumam, tad tas cilvēks automātiski aiziet uz, piemēram, CRM sistēmu vai Google Sheets, lai tā informācija tiktu kaut kur apkopota. Pēc tam jūs vai jūsu pārdošanas komanda var zvanīt tam cilvēkam un piedāvāt konkrētus laikus bookingam, kaut kādu pierakstu, varbūt bezmaksas trial, lai uzreiz pārdot tās lietas. Un tā ir tikai viena no vizualizācijām, no sistēmām, ko mēs varam izmantot. Jo, piemēram, ja tas ir e-komercijas veikals, jūs jau saprotat, tā sistēma ir pavisam vienkārša. No reklāmas parādām produktu lapu, cilvēki aiziet uz lapu, ieliek preci grozā, nopērk, un jums ir klients. Un tad jūs varat viņu remarketēt, jūs varat pēc tam viņu atkārtoti caur e-pastu marketingu viņam pārdot, un kā tik vēl nē. Bet tie cilvēki, kuri uzskata, ka meta reklāmas ir tāda kā burvju nūjiņa, kur uzreiz jūs saņemsiet tagad simtiem un tūkstošiem jaunu klientu ar ļoti mazu budžeta, es vēlētos jums mazliet tā kā uzlikt kāju uz bremzēm
un iepazīstināt jūs ar 9 dažādiem faktoriem, ko es parasti izrunāju ar saviem klientiem un pārliecinos, ka viņiem ir nostrādāti. Jo, ja kāds no šiem 9 faktoriem nav līdz galam nostrādāts, jūs zaudēsiet rezultātus potenciālos, visdrīzākais jūs nesasniegsiet pilno potenciālu, un bieži vien jūs būsiet no tiem cilvēkiem, kas saka, hei, reklāmas nestrādā, viss ir slikti, es dedzinu savu naudu un kaut kas nav kārtībā. Un tāpēc es ļoti, ļoti silti jums aicinu, pirms jūs pat apsverat reklāmas un pirms jūs runājat ar kādu freelanceri, aģentūru vai laižat reklāmas paši, jums vajag būt ļoti skaidram piedāvājumam, jums jāsaprot mērķa tirgus, jums vajag būt stingrai konkurētspēju produktam, varbūt ar cenu, ar funkcijām, ar kvalitāti, jābūt spēcīgam vizuāliem saturam, iespējams dažādiem formātiem, dažādiem spēcīgiem video, UGC saturam, jābūt arī profesionālam un pārdomātam mājaslapas dizainam vai landing page dizainam, ja jūs viņu vedat uz landing page. Protams, pareizs kampaņas mērķis. Ja mēs izvēlamies trafiku, tad mēs dabūsim trafiku vienkārši cilvēks, kas klikšķinās uz reklāmas. Ja jūs gribat sales, pārdošanu, priekš e-komercijas, jums jāizvēlas šis mērķis. Ja jūs gribat potenciālos klientus, jums jāizmanto leads objective. Un visbeidzot, konkurētspējīgs budžets, lai jūs varat testēt, lai jūs varat savākt šīs pietiekami daudz konversijas, lai algoritmus optimizētos un optimizēt jūsu pārdošanas procesus. Piemēram, ja cilvēks piesakās uz jūsu piedāvājumu, kas notiek tālāk? Viņš aiziet uz e-pastu, varbūt tur viņam kāds ziņojums ienāk, varbūt saiti uz konsultāciju, varbūt viņam uzreiz zvana pārdošanas komandā. E-komercijā varbūt uzreiz viņam tas produkts tiek nosūtīts. Atšķirībā no jūsu produkta vai pakalpojuma, skatoties arī pēc tā, tad arī jūs saprotat, kas notiek tālāk, un tam jābūt skaidram ne tikai jums, bet arī klientam un jūsu komandai, lai visi saprot, kurš ir atbildīgs tālāk par šo potenciālo klientu vai konversiju. Un visbeidzot, protams, sekošana rezultātiem. Tā kā jums ir jāsaprot, kas strādā, kāpēc strādā, jātestē dažādas lietas, un vienkārši jāsaprot, kas notiek, kas strādā, kas nē, jātestē, jāpiefiksē, kas strādā, un pēc tam tos labākos rezultātus arī jāpiefiksē, un no viņiem arī jāizveido jaunas kampaņas, balstoties uz šiem secinājumiem. Un tāpēc man priekš jums ir vēl viens jautājums, un man jāsaprot jūsu pašreizējais budžets, arī tagad jauns pols labajā pusē, cik jūs pašlaik tērēt meta reklāmās? Pilnīgi necik, jauns koncepts, līdz 300 eiro, līdz 1000 eiro, līdz 5000 eiro vai pat vairāk, lai saprastu tos cilvēkus, kas ir šeit webinārā, un lai arī jums varētu sniegt labākus, ieteikumus tālāk ejot. Un, ja jums rodas kādi jautājumi, tajā pašā meeting tools, aizejot labajā zemākajā stūrī, ir questions and answers tabs, tāpēc, ka čatā iespējams pēc tam es neredzēšu jūs jautājumus. Bet jūs pievienosiet jautājumu šajā sadaļā, tūlīt parādīšu to sadaļu, tad questions and answers sesijā es uzreiz redzēšu pēc tam, kādi jautājumi tiek uzdoti un varēšu uz viņiem atbildēt. Tā kā šeit questions and answers. Tā, skatāmies uz rezultātiem, tā kā lielākā daļa jums vēl neko neinvestē, tā kā 30 cilvēki, 33 neko neinvestē, 20 cilvēki līdz 300 eiro, līdz 1000 cilvēki un pa 2 cilvēki vairāk nekā 5000 eiro. Drīzāk es pieņemu, ka jūs esat no e-komercijas, bet ja jums ir kādi jautājumi, tad pēc tam arī atbildēšu pašās beigās, gandrīz pašās beigās jūs piedāvājuma questions and answers sesijā. Tā kā visus tos jautājumus, kas tur būs sakrājušies, es uz beigām centīšos arī atbildēt. Lūk, tad runājot par checklisti, kas tad jādara pirms gaidat rezultātus no meta reklāmām, tad, kad jūs esat sapratuši un izgājuši cauri šim checklistam, un jūs saprotat, ka katrs no šiem čekiem ir iečekots, un jūs esat gatavi reklamēties, tad sākat apsvērt kampaņas, tad sākat apsvērt kanālus, ar ko reklamēties, ar kādiem budžetiem un tam līdzīgi. Bet, ja šis nav izdarīts, tad es iesaku vispirms tik galā ar šo, lai pēc tam nav apdedzināšanās, lai pēc tam nav
ko darīt, un stresa lieka, un jūs vienkārši jūtaties, ka jūs esat sagatavojušies. Tagad paskatīsimies mazliet par jaunākajām tendencēm. Kas notiek vispār meta platformās 2025. Nu jau 2026. gadā? Kas ir tās lietas, kas nāk klajā, pamazām iznāk, jau ir iznākušas, un vienkārši kas notiek ar šo visu tirgu? Un kā pirmā, jūs gan jau esat dzirdējuši, ja jūs sekojat līdzi jaunumiem, jūs saprotat, ka tas, kas notika Google, ja jūs sekojat līdzi, kas notika Google, tad ar laikam ejot, ar laiku šīs platformas cenšas visu kontroli pārņemt savā ziņā. Viņi cenšas reklāmas devējiem vai uzņēmējiem dot pēc iespējas mazāk kontroles, un Google to darīja ar performance max kampaņām. Vienkārši iedodot pēc iespējas vairāk dažādu resursu un materiālu šim performance max, un ļauj vienkārši Google pašu to visu optimizēties. Un tas pats notiek arī meta kampaņā. Tā kā jūs esat dzirdējuši par Andromeda update, par Advantage Plus kampaņām, tad jūs arī saprotat, ka pašlaik un nākotnē meta cenšas arī bīdīt pēc iespējas vairāk šo te AI vadīto optimizāciju, lai arī jums būtu mazāk kontroles, un jūs vienkārši uzticētos algoritmam. Tāpēc jūs redzēsiet, jau tagad tas notiek, jau pakāpeniski visu 2025. gadu tas notika, un nākotnē tas notiks vēl straujāk. Tā kā tiešām tas no tā AI neizbēgt, machine learning un no AI Advantage Plus kampaņas arī, diemžēl, neizbēgt. Es pats ceru, ka mums vēl būs tā iespēja manuāli pēc iespējas ilgāk to visu menedžēt un uztvert, jo man ir dažādi rezultāti caur izmantojot Advantage Plus kampaņas, bet skatīsimies. Kā otrais ir īsformāta video dominance. Šie saucamie Reels satura apmēram 60% no visā meta satura. Un Reels formāts ir savā ziņā saucams par, viņš vienkārši dominējošs šajās platformās, un tie ir 7 līdz 60 sekundes ilgi video, un kas sajiet kopā arī ar trešo punktu, kur mēs esam pamanījuši, ka mūsdienās autentiskums strādā labāk nekā augsta produkcija. Kas ir piemēram, UGC un kas ir augsta produkcija? Augsta produkcija ir klasiskās reklāmas, ko jūs parasti redzat, piemēram, televīzijā, kur tiek iesaistītas lielas produkcijas komandas ar augstiem budžetiem, kas strādā dažādas, kas tur notika, kas strādā arī tā. Cenšos nomutēt, kāds ir runājis. Kas arī cenšas strādāt pie šīm reklāmām. Un UGC formāts ir tehniski formāts, kur mēs, kā cilvēki, varam parādīt savu produktu un pakalpojumu vienkārši runājot kamerā, dabiski parādot, kas strādā, kas nestrādā, un vienkārši rādīt tās problēmas, tās reklāmas, arī mazliet izsist no sliedēm, rādīt tādas dabiskas reklāmas. Un kāpēc tas strādā? Tāpēc, ka sociālo mediju platformas, Instagrams un Meta ir sociālo mediju platformas, un mēs viņus parasti skatāmies, lai nevis pirktu vai pārdotu preces, vai aptvērtu kaut ko iegādāties, mēs skatāmies šīs platformas, lai mēs izklēdētos. Un ja jūsu reklāma izskatās dabiski, tad arī visdrīzākais jūs potenciāls klients, kurš redzēs šo reklāmu, viņi domās, ok, šī īsti nav reklāma, un tad beigās, protams, jūs tāpat pārdosiet viņiem kaut ko, bet vismaz pašā sākumā jūs viņiem varēsiet nopičot to lietu, un viņi arī varbūt paliks līdz beigām, lai saprastu, kas ir, ko jūs piedāvājat. Kā nākamais ir pirmās puses dati, kopš iOS 14.5, kas notika jau pirms vairākiem gadiem, mums, kā reklāmas devējiem, ir mazāk, jau ar katru gadu ir mazāk un mazāk iespēju izsekot rezultātiem, optimizēt mūsu kampaņas, jo vienkārši dažādi brauzeri un dažādas aplikācijas vairāk mums neļauj viņus izsekot. Un tāpēc Meta nāca klajā ar saucamo KPI, kas palīdz šos datus izsekot no servera uz serveri, bet arī tas līdz galam neatrisina tās problēmas. Teiksim tā, tie dati ir kvalitatīvāki, ja mēs izmantojam gan Pixeli, gan KPI, un ir tīpaši abus divus kopā, bet līdz galam tāpat neviens līdz galam nevarēs izsekot 100%, vai tie dati ir akurāti. Pat kompānijas kā Triple Whale un RedTrack un tam līdzīgi, viņi apgalvo, ka viņi var 100% vai gan 300% izsekot datus, bet diemžēl tas nav iespējams līdz galam. Un tāpēc mūsdienās, es arī līdz tam tikšu, mūsdienās ļoti labi un ļoti svarīgi ir pievērsties tieši
personalizācijai, tieši vertikālajiem video formātiem, jo lielākā daļa konversiju notiek mobilajā, aizvien vairāk trends joprojām iet uz šo virzienu. Un vienīgais veids, kā mēs varam pārliecināties par to, ka mēs sasniegsim mūsu ideālo mērķa klientu, ir caur kreatīviem. Uzreiz bildē vai video nodot mūsu galveno vēstījumu, piedāvāt produktus un pakalpojumus tādā veidā, cenšoties parādīt to tiem cilvēkiem, kas patiesībā arī būtu ieinteresēti mūsu produktā vai pakalpojumā. Tā, runājot par jau mazliet tehniskākām lietām, tie cilvēki, kuri mazliet vairāk jau saprot par meta reklāmām, esam tikuši līdz šim posmam. Pēc tam pievērsīsimies arī vizuāliem, kreatīviem un AI lietām, mākslīgi intelekta lietām, bet pirms tam mazliet pastāstīšu par savu pieredzi par to, kas notiek pēdējā gada laikā, tīpaši pastiprinātākā veidā. Ja jūs meta reklāmas laidāt pirms 4, pirms 3, pirms 5 gadiem, jūs atceraties visdrīzākais, ka tā brīža struktūra bija, ka mēs izveidojam vairākas mērķa auditorijas, zem katras mērķa auditorijas, kādas 4 reklāmu variācijas, un pēc tam skatāmies, kas strādā, izslēdzam, kas nestrādā, liekam vairāk budžetus, taisam CBO kampaņas, kad mēs uzreiz ļaujam kampaņai optimizēt to budžetu uz visiem ācetiem un kreatīviem. Tas bija kādreiz. Mēs joprojām testējam, un joprojām tas mums dažiem klientiem strādā, bet mūsdienās, un kā būs nākotnē, šeit 2025. 2026. gadā, jūs redzēsiet, ka tas, ko Meta iesaka, ir vienkārši taisīt vienu lielu kampaņu pēc iespējas plašāku, kaut vai visai Latvijai kopumā, 18 līdz 65 plus ar visām interesēm, visiem placementiem, visiem kreatīviem, vienu atsetu ar vienu budžetu, vienu kampaņu, un zem viņas salikt 10 dažādus, piemēram, reklāmas variantus. Kaut ko līdzīgu, ja jūs izmantojat Google Performance Max, kaut kas līdzīgs tam, jo mēs zem tā viena adset pēc tam ieliekam visus objektīvus, kas mums ir funnelītē, pārdošanas piltuvē, gan, piemēram, priekš piltuves augšdaļas, lai sasniegtu vairāk cilvēkus, piemēram, bildes vai karuseļus vai video, pēc tam vidējā posmā rīlus kādus ievietot, un pašā pēdējā posmā vēl citus kreatīvus. Un tā tehniski Advantage Plus kampaņai būtu jāsasniedz tie visi cilvēki automātiski, saprotot, kuram cilvēkam, kurā brīdī rādīt, kuram cilvēkam. Un tāpēc mēs iesakām pašlaik struktūru, ko mēs pašlaik vairāk testējam, un rezultāti arī ir salīdzinoši miksēti, bet tas vienkārši ir kaut kas, kas strādā tagad. Pēc Andromeda update mēs vienkārši redzam, ka ja mums ir viena kampaņa ar vienu lielu atsetu, īpaši Latvijā, ka mums vienkārši mērķa auditorija ir salīdzinoši šaura, mums jāiedot vienkārši pēc iespējas vairāk kreatīvo materiālu, ar ko Metai strādāt. Tāpēc mēs cenšamies ielikt vismaz 4 bildes, 4 karuseļus, 4 video ar dažādiem leņķiem, ar dažādiem, teiksim tā, konversijas mērķiem. Konversijas mērķis, protams, ir tas pats arī ar dažādiem leņķiem reklāmas, dažādiem kreatīviem, lai vienkārši iedotu algoritmu strādāt ar pēc iespējas vairāk datiem, lai viņiem ir ko izmantot, un viņš pats saprastu, kuram cilvēkam, ko rādīt, kurā laikā. Mazliet tehniskāk, es zinu, bet tas tāpat ir svarīgi. Un tas, kā es vēlos nonākt šajā webinārā, un kas ir tas mans galvenais arguments, mans galvenais statements, ir tas, ka šobrīd mūsdienās 70 līdz 80% no visiem rezultātiem meta kampaņās būs atkarīgi no jūsu kreatīviem. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pirms tam es vēlējos jums uzjautāt vēl vienu lietu. Pirms mēs runājam par kreatīviem, es vēlējos uzjautāt arī par jūsu rezultātiem ar Advantage Plus kampaņām. Labajā pusē būs tagad jauns pols. Vai jūs esat izmantojuši Advantage Plus kampaņas, un vai viņas jums labi strādā, vai ir vāji rezultāti, vai jūs vispār vēl neesat izmantojuši? Es redzu, ka lielākā daļa vēl nav izmantojuši, un 2 cilvēkiem ir vāji rezultāti. Okay. Vienam super strādā. Kā ir pārējiem? Vāji rezultāti, vāji, vēl neesmu. Vienam cilvēkam ir super rezultāti, par to man ļoti liels prieks, 2 patiesībā. 9 cilvēkiem ir vāji rezultāti, un 52 cilvēki, kuri atbildējuši, nav izmantojuši Advantage Plus. Jā, tā ir situācija arī mūsu pusē salīdzinoši,
Jo īpaši pirms pusotra mēneša mēs sapratām, ka daudziem no mūsu klientiem rezultāti pēkšņi samazinājās par 35%. Un tas viss bija salīdzinoši pēkšņi, un mēs sapratām, ka tas viss ir no Andromeda šīs update pēdējā, ko Meta sniedz. Tad viņa cenšas visus šos rezultātus pakārtot pēc machine learning algoritmiem, un mēs redzējām, ka CPMs, kas ir viens no indikatoriem, kas nozīmē paredz to, cik mēs maksājam, lai sasniegtu 1000 cilvēkus, viņš pēkšņi uzlec uz augšu. Optimizācija vienkārši nojuka, click-through rate samazinājās, un mēs nesapratām, nekas nav mainījies. Un mēs sapratām, ka tas ir tas Andromeda updates, un tad tagad mēs strādājam, mēs cenšamies testēt jaunus veidus, kas mums strādā, un mēs esam sapratuši, ka šis variants ar 10 kreatīviem zem viena aceta pagaidām mums darbojas, un tāpēc to arī es ieteiktu izmantot jums, ja jūs apsverat arī izmantot šīs Advantage Plus kampaņas. Un tā kā es redzu, ka 90% no cilvēkiem vēl nav izmēģinājuši Advantage Plus kampaņas, tad, ja ne tagad, tad es ticienu, man 2026. gadā Meta jūs tāpat pušosies izmantot, un viņas būs jāizmanto automātiski, tāpēc labāk sākt, to plaksteri noraut ātrāk un sākt vienkārši testēt, kas strādā kā nē, nekā pēkšņi, tāpat kā mēs saprast, ka, hei, mūsu iepriekšējā sistēma vairāk nestrādā. Tā, runājot par to, kā mēs varam vismaz nodrošināt to, ka mums būs rezultāti, ka mūsu kampaņas strādās, kā mēs varam saprast, ja Pixelis nestrādā un mēs nevaram izmērīt tos mūsu datus līdz galam 100%, kas vispār un algoritmus, teiksim, algoritmam ir visa nozīme, vai ne? Jūs pat nevarat kontrolēt īsti, no budžetis jūs varat, bet placementus, targetingu, visu grib kontrolēt Meta, kas paliek tad jūsu pārziņā. Un man atbilde ir kreatīvi. Tā kā kreatīvi ir tas, kas strādā vislabāk 2025. gadā un strādās arī nākamgad, jo spēcīgs vizuālais saturs, kas uzrunā precīzi tieši jūsu mērķa auditoriju ar izciliem piedāvājumiem, ir jūsu veiksmes atslēga. Tas ir vienīgais veids, kā jūs varat pārliecināties par to, ka jūsu reklāmas tiešām strādās. Un tāpēc es vēlējos pievērsties jaunam konceptam, ne jaunam konceptam, varbūt arī plaši zināmam konceptam par to, kas ir domāšanas sistēmas un kā mēs varam izmantot šīs domāšanas sistēmas reklāmu kontekstā. Un ir tāda grāmata Think Fast and Slow, un viņa paredz to, ka mūsu smadzenes, mūsu prāts strādā divās sistēmās. Viena ir ātri domājošā sistēma, un otra ir lēni domājošā sistēma. Ātri domājošā sistēma pieņem intuitīvus, ātrus, superīgus tādus pārsteidzošus lēmumus, uz emocijām, uz asociācijām balstītus lēmumus, un šī sistēma izrādās, viņa vada 95% no mūsu lēmumiem. Tas nozīmē, ka mēs īsti nedomājam lielākajā daļā gadījumu, mēs nedomājam strateģiski vai loģiski, mēs parasti domājam emocionāli un asociatīvi. Un otrā sistēma ir tieši šī apzinātā un loģiskā, kur mums ir jāpada vairāk laika, vairāk sapratnes, kas tieši, ko man mēģina pateikt. Kas ir tā kognitīvā piepūle, kas apstrāda to informāciju. Un šī sistēma ir analītiska, viņa ir racionāla, bet viņa vada tikai 5% lēmumu. Ko tas nozīmē sociālo mēdiju reklāmā? Tas nozīmē, ka mūsu reklāmas, mūsu kreatīvi ir jāveido ar uzkrītošām krāsām, ar sejas vaipstiem pārsteidzošiem, ar kustību. Tekstam jābūt emocionāliem stimuliem, ar vienkāršu valodu, ar sociālajiem pierādījumiem. Un call to action, aicinājums uz darbību, uz rīcību ir jābūt skaidram, steidzamam, uz ieguviem vērstam. Otrā sistēma ir uzreiz, viņa ir mazāk efektīva, bet viņā, piemēram, mēs lietotu sarežģītas un detalizētas diagrammas, lai saprastu, kas strādā, kas nē, kādi plusi, kādi mīnusi, ar konkurentiem izpētītu lietas, rādīt visādas tehniskās specifikācijas, statistiku, un tas aicinājums uz rīcību būtu racionāls un uz funkcijām orientēts. Bet, diemžēl, tā kā mūsu smadzenes lielākoties domā ātri un izmanto pirmo sistēmu, ir tīpaši reklāmā, es iesaku veidot jūsu reklāmu un dizainu priekš sistēmas, numur 1, priekš ātrās sistēmas, bet, lai jūs savu produktu vai pakalpojumu vai rezultātus varat pamatot uz priekš otrās sistēmas. Tiem cilvēkiem, kuri pēc tam iedziļināties vēlēsies, ko tad viņi ir iegādājušies vai kā viņi tagad ir pieteikušies, lai jums tiešām būtu dati, argumenti, case studies, kas pastiprina un šos apgalvojumus, ko tā pirmā sistēma ir iegādājusies.
Un tāpēc neliels ieskats arī kreatīvajos materiālos par labākajām praksēm. Vienkārši šis tāds kā pamats, kam būtu jābūt visiem jau uzreiz, kas veido reklāmu, no galvas jāzina, teiksim šīs lietas, bet tāpat es vēlos atgādināt un atkārtot šīs lietas, bet arī tiem cilvēkiem, kuri iepazīstas pirmo reizi ar šo konceptu, arī vēlos vienkārši painformēt. Tā kā mums ir svarīgi izmantot augstas kvalitātes un izšķirtspējas bildes un kreatīvos materiālus. Mums ir jāuztur konsekventa brenda identitāte. Tā kā tās pašas krāsas, tie paši fonti, tās pašas sajūtas, tas pašas rakstības stils, kā mūsu mājaslapā, sociālos mēdījos, citos kanālos, lai cilvēkiem, mūsu potenciāliem klientiem, rastos asociācijas ar to, kas ir mūsu uzņēmums un kādas varbūt tās emocijas, ar ko mēs varētu noķert pirmajā sistēmā. Tālāk par UGC, User Generated Content. Mums jāizmanto reāli cilvēki, reāla produkta lietošana un reāla pieredze, kas bieži vien darbojas labāk nekā profesionāli video ar augstu produkcijas valodu. Produkcijas budžetu, jā. Un visbeidzot arī vertikāls formāts. Mēs nedrīkstam aizmirst vertikālo formātu, jo lielākā daļa no video mūsdienās tiek patērēti uz mūsu vietāluruņiem. Es ceru, ka es redzat, jā, vietālurunis. Un viņiem ir vertikāls formāts. Viņi ir vertikālā formāta, tāpēc, kad mēs taisam reklāmas, es parasti taisu divos variantos. Viens ir kvadrāts priekš feediem un citiem placementiem, un otrs ir vertikālais priekš storyiem un reeliem. Tā kā tie ir divi absolūtie formāti, ko es vienmēr izmantoju. Atsevišķi reels un stories līdz galam man nav strādājis, atsevišķi kvadrāts parasti strādā, bet kombinācijā parasti strādā vislabāk. Tālāk runājot par kontrastiem un vizuālo hierarhiju un tekstiem uz attēliem, ja mēs vēlamies nodot kādu ziņojumu un kreatīvos materiālus, kas ir statiski, izmantojam spilgtas krāsas, lielu kontrastu un lielus burtus, kas paskaidro, kas tad tieši ir mūsu piedāvājums. Lūk, tas tāds neliels ieskats kreatīvos materiālos. Un nedaudz paturpināšu par reeliem, tā kā arī reeliem ir dominants 2005. Gadā, visdrīzākais arī būs 2026. Gadā. Algoritms vienkārši mīl šo formātu, ir mīlējis līdz šim, lai konkurētu ar tādām platformām kā TikTok un YouTube Shorts, un viņi bieži vien dod reeliem prioritāti, samazinot CPMs, to samaksu, ko mēs maksājam metā, lai sasniegtu mūsu reklāmas. Un reeliem ir ļoti plaša auditorija, 80% no cilvēkiem, kas lieto Instagram, skatās arī reelu. Un arī, ja mēs izmantojam UGC, User Generated realistiskus kontentus, kur mēs paši uzņemam mūsu video ar mūsu piedāvājumiem, bieži vien tas samazina mūsu pārdošanas izmaksas par 30–50% salīdzinot ar tradicionālajām reklāmām. Vēl viena interesanta tendence, kas attīstās vēl jo vairāk pēdējos mēnešos, un tas ir kaut kas, ko mēs arī pašlaik testējam mūsu aģentūrā, ir mākslīgā intelekta ģenerēti UGC video. Uzreiz mēs apvienojam visu kopā. Mākslīgais intelekts, video, UGC, User Generated Content, un, piemēram, šajā gadījumā ļoti interesanti, ka mēs varam uzreiz sistēmai. Ir ļoti daudz dažādu sistēmu, daudz dažādu rīku, ar ko mēs tagad varam to darīt, bet mani vienkārši šis te, ko jūs tagad redzat, būtu šokējis pirms kaut vai gada, ka mēs varam iedot mākslīgajam intelektam divas dažādas bildes, šajā gadījumā, piemēram, suns ar cilvēku un ķemmīte, un mākslīgais intelekts pats uztaisa video no tā. Video, kur viņš pastāsta par šo produktu, mēs iedodam skriptu un vienkārši AI, ir uztaisījis mums reklāmu, video reklāmu, kas izskatās pēc UGC un influenceru, un pat es līdz galam nepateiktu, ka tas ir AI. Un labajā pusē mums ir arī meitene, vienkārši arī bija iedotas divas bildes, tika iedotas sievietes attēls, tika iedota kleita, un rekur sieviete, kas ir uzģērbusi šo kleitu un par viņu stāsta. Tā kā kaut kas pavisam traks, kas notiek vispār pasaulē. Es pats, ja kādreiz es varēju jāšķirt, kas ir mākslīgais intelekts un kā izskatās mākslīgā intelekta video, tad mūsdienās pat es, kurš ir diezgan tehnoloģiski advancēts, kā es pats to uzskatu, man ir grūti saprast, kas ir īsts un kas nē mūsdienās. Un, ja jūs pavadāt laiku skatoties šortus un reelus, arī tur pašlaik ir diezgan daudz mākslīgā intelekta ģenerētu video, bet vai jūs to atbalstāt vai nē, tas jebkurā gadījumā ir kaut trends, kas turpinās attīstīties. Tāpēc arī jums es iesaku apsvērt vismaz izmantot
ir tīpaši e-komercijā šādus video, kur jūs varat ar diezgan mazām produkcijas izmaksām izveidot šāda tipa video materiālus un vienkārši pārdot savu produktu. Kā šie formāti ir salīdzinoši jauni, un mēs Latvijā kā mazs tirgus ir diezgan maz, pirmkārt, jau uzņēmumi, kas kaut ko tam līdzīgu veido un uzdrīkstās darīt, kur nu vēl aģentūras, kas piedāvā tādus pakalpojumus, kad mēs izveidot kaut ko tam līdzīgu, kas runā latviešu valodā un izskatās dabiski. Pagaidām Latvijas tirgus vēl to neizmanto. Vismaz ne manā pieredze. Esmu redzējis varbūt 1 vai 2 video vispār par visu savu pieredzi latviešu valodā, kas ir AI ģenerēti. Varbūt jūs redzat vairāk ikdienā, jo es vienkārši neizmantoju sociālos medijus tik ļoti bieži. Un tas, ko gribu teikt, ka tā ir vēl niša, ko jūs varat pašlaik izmantot ar diezgan zemām izmaksām, un tīpaši jūs nevēlaties maksāt naudu influenceriem. Visdrīzākais UGC AI video būs lētāki, un par to, vai viņi strādās labāk, vienmēr ir jātestē. Un jūs arī dzirdēsiet, ja jūs kādreiz ar mani kopā strādāsiet, jūs dzirdēsiet, ka es ļoti bieži atkārtošu vienu frāzi, un tas ir digitālajā marketingā viss ir atkarīgs no testiem. Visas lietas ir jātestē. Mūsu piezemēšanās lapas, mūsu piedāvājumi, mūsu kreatīvi, mūsu materiāli, pilnīgi viss, ko mēs lietojam digitālā mārketingā, ko mēs izveidojam, mēs testējam AB testos, lai mēs laikam ejot saprastu, kas strādā, kāpēc strādā, balstītos uz vinnētājiem un balstītos uz to, kas mums nes peļņu, saprastu, kāpēc tas strādā un taisītu jaunus materiālus, kas ir iterācijas no tā pirmā varianta, kas mums ir nostrādājis. Un digitālais mārketings ir šis testēšanas process, kur mēs ejam uz priekšu. Un tāpēc arī pašās slēdz, ka jūs nebeidaties. Sākumā bieži vien sanāks apdedzināties. Nevienmēr no pirmās reizes būs rezultāti, bet laikam ejot, jūs sapratīsiet, kas strādā. Tāpēc sākumā ir jāiedot tas budžets, un jāiedot viņam to laiku paoptimizēties, kaut kādus ievākt rezultātus, vismaz notestēt vismaz 2-4 dažādas reklāmas versijas vienu pret otru, lai mēs ievācam datus, saprotam, kas strādā un tādējādi ejam uz priekšu. Bija jautājums par to, cik ilgi jātestē, atkarīgs no jūsu budžeta, atkarīgs no jūsu rezultātiem. Es iesaku vismaz dažas konversijas sagaidīt. Ja ne konversijas, tad vismaz redzēt pēc klikšķiem, kurš no variantiem strādā labāk, un tad veikt pieņēmumus, balstoties uz šiem rezultātiem. Jā. Un paturpināt par kreatīviem, varbūt jūs jautāsiet, bet kas tad notiek ar statisko saturu, kas notiek ar galerijām, ar kolekcijām, ar karuseļiem, ar parastajiem attēliem, vai tiešām mums jāizmanto tagad tikai un vienīgi video, un kur nu vēl mākslīgā intelekta video. Un es jums saku, nebūtu nē, statiskie materiāli nekur nav pazuduši, statiskās reklāmas, un es pat iesaku, kā jau iepriekš teicu, izmantot visus šos formātus vienā milzīgā mikslī zem vienas kampaņas, zem viena reklāma kopuma, un metēt to visu optimizēt. Jo pašlaik mūsdienās pat nevienmēr jūs izveidosiet pietiekami labu video reklāmu. Būsim reāli, lielākā daļa video, ja jūs nenoķersiet viņu pirmajās 2 sekundēs, jūs viņu esat pazaudējuši. Un tā prasme izveidot spēcīgu, labu video materiālu arī ir atkarīga no jūsu prasmes, storytelling prasmes, no hookiem, kas aizķer video, tā kā no ļoti daudziem faktoriem. Bet jūs varat savu galveno domu nodot vienā bildē ar vienu galveno piedāvājumu vai aicinājumu uz rīcību, lai cilvēkiem uzreiz nav jautājumu, kas ir tas, ko jūs piedāvājat. Tāpēc manā pieredzē arī statiskās reklāmas strādā joprojām ļoti labi. Ja es redzu smuku bildi ar skaidru piedāvājumu, es uzreiz saprotu, kas tāds ir. Un interesanti, ka es tik daudz runāju par rīliem, bet interesanti, ka tas formāts, kurā patiesībā ir visaugstākā iesaiste, ir karuselis. Jā, karuselim ir patiesībā augstāk iesaista nekā rīliem, un visdrīzākais tas ir tāpēc, ka ir tās dinamiskās kartītes, ko mēs varam ritināt uz priekšu un parādīt savu produktu vai pakalpojumu no dažādiem leņķiem, no dažādiem pielietojumiem un stāstīt stāstu, nodot vairāk informācijas, salīdzināt produktus. Tā kā te jūs vēl neizmantojat karuseļu reklāmas, ļoti silti aicinu, jo viņas lielākoties ir lētākas produkcijas ziņā nekā video reklāmas, un pat ar augstāku iesaisti. Un tad runājot par vizuāliem, statiskajiem kreatīviem, es arī vēlējos parādīt, piemēram, jauno lietu, kas iznāca šonedēļ ārā, un tas ir Google izlaistais, Google Gemini saucamais Nano Banana. Šitais ir augšā vizualizācija tā Nano Banana, bet ko viņš dara? Viņš tehniski teksta veidā, viņam uzrakstot, ko mēs vēlamies ģenerēt, viņš izveido mūsdienās kaut kas
kaut kas traks, bet viņš perfektu bildi izveido pēc jūsu apraksta. Šeit labajā pusē, piemēram, šis te ir mūsu prompts, ko mēs izmantojam, lai mēs izveidotu šo reklāmu. Un šī reklāma bija vienkārši domāta priekš jūsu webināru apmeklētājiem kā vizualizācija. Tā kā šī nav reāla reklāma, ko es laistu, bet drīzāk paraugs, kā jāizskatās reklāmai. Un tad, lai viņu izveidotu, es izmantoju šādu te promptu. Un interesanti, ka viņš pat raksta latviešu valodā pašlaik. Viņš var pareizi uzrakstīt. Nevienmēr joprojām, bet viņš joprojām var. Viņš joprojām var rakstīt latviešu valodā. Un varbūt jūs jautāsiet, jā, bet man taču nav laika pašiem rakstīt tik daudz garu promptu ar tik daudz instrukcijām. Tur jābūt hookam, UGC, problēmai, social proof, clear offer, strong CTA, kas tas vispār ir. Un tas, ko es daru, ir tas, ka es no sākuma uzjautāju ChatGPT vai Grokam, hei, uztaisi man promptu priekš Google Gemini, lai viņš man uztaisa šādu te bildi. Un tad viņš man uztaisa šo visu labajā pusē promptu, saucamo tekstu, instrukcijas. Un tad es tās instrukcijas iekopēju Google Gemini Nano Banana, un tad viņš man uztaisa bildi. Vēl viena interesanta lieta, kā mēs varam lietot šo Google Nano Banana, mēs varam, piemēram, iedot viņam divas dažādas bildes, kā jūs redzat apakšā šeit, piemēram, sievieti bez sejas tetovējumiem vai bildēm, vai kas viņa tur ir īsti. Un iedodam viņai papildus bildi, piemēram, kur ir ievietoti pie sejas krāšņumi. Un ko viņš izdara, viņš apvieno abas bildes, un šajā gadījumā parāda to pašu meiteni ar šo bildi. Un kā jūs to varat izmantot praktiski, piemēram, jūs varat savu produktu, kas jums ir, iesviest Nano Banana, un iesviest, piemēram, kādu citu bildi ar Halloween vai Ziemassvētku tēmu. Un tad viņš var uztaisīt no jūsu produkta Ziemassvētku vai Halloween tēmētu bildi, tā kā tīm. Prompts uzvedne, labs latviešu termins. Jā, es tiešām nezinu latviešu terminus, jūs no manis dzirdēsiet daudz angliciskumus, jūs vienkārši nespēju sekot līdzi latviešu valodniekiem, un es dažreiz pasmējos par to, ko viņi izmanto uzvednes, lietotnes, nav nejausmas, ko tas nozīmē. Prompts, jā, prompts uzvedne. Jā, un arī šie AI rīki ir kaut kas priekš manis arī tam kaut kas neaptverams, jo man arī ir grafiskā dizaina izglītība, multimēdiju dizaina izglītība, un mūsdienās es aizvien mazāk laika pavadu Photoshopā un Canvā un dodu maniem praktikantiem un darbiniekiem strādāt ar Photoshopu un Canvu, bet arvien biežāk es testēju šos AI rīkus, lai vienkārši izveidotu no teksta inputiem lūk, šādus meistardarbus. Un šie ir tikai nelieli piemēri, ko es uztaisīju pavisam nesen, jo šis jaunais rīks iznāca pavisam nesen, tieši pro versija Nano Banana jaunā pēc Gemini 3, tāpēc ar viņu es vēl spēlējos, bet es redzu milzīgu potenciālu. Nu, lūk, un šie, piemēram, ir visi rīki, ko mēs izmantojam mārketinga skolā, dažādiem mērķiem, dažādiem uzdevumiem, un tie nav pat visi rīki, ko izmantojam. Un ja kādreiz man uzdevumi kā reklāmu stratēģiju izveide, klientu izpēte, nišas izpēte, tekstu izveide, video veidošana, grafiskais dizains man kādreiz aizņēma priekš viena klienta. Es tiešām strādāju, un arī priekš savām reklāmām es strādāju dienām vai pat nedēļām ilgi. Pašlaik es to varu izdarīt daudz ātrāk, ar daudz mazāk cilvēku resursiem, profesionālāk, kvalitatīvāk. Protams, 100% nekad nepaļaujamies uz AI rīkiem, vienmēr izējam cauri, jo joprojām, piemēram, ChatGPT un Groks un Gemini viņi neraksta līdz galam pareizā latviešu valodā. Man ir daudz problēmas ar viņu stilistiku, tāpēc mēs joprojām izmantojam profesionālus copywriterus, kas izmanto arī šos pūļus priekš idejām, bet raksta reklāmas paši. Daži no viņiem arī pareizi ik pa laikam raksta latviešu valodu, tāpēc es īsti nezinu, kāpēc dažreiz pareizi un dažreiz nē. Bet ko es vēlējos pastāstīt, ir tas, ka mēs gandrīz katrā aspektā no idejas līdz realizācijai, līdz automatizācijai, līdz komunikācijai mēs izmantojam AI tūļus. Pilnīgi visām mūsu organizācijām mēs integrējam gan priekš sevis, gan priekš mūsu klientiem, lai tas mums atvieglotu darbu, mums uzlabotu rezultātus un padarītu vienkārši mūs vairāk efektīvus šajā visā procesā. Un tāpēc, ja jūs vēlaties pie kaut kādiem galvenajiem pamatprincipiem pieturēties šajā webinārā, tad es ieteiktu jums aiziet no šī webināra ar šīm 6 lietām. Pirmais, UGC, User Generated Content, tā kā šie realistiskie video, pāris ir tradicionālas reklāmas.
Es uzskatu personīgi, ka piedāvājums pārsit pilnīgi visu pārējo. Ja jums ir seksīgs, foršs, interesants, saprotams piedāvājums, viņš būs svarīgs par visu pārējo, izņemot, protams, kreatīvos materiālus. Tāpēc es pat mazliet palabotu šeit, tie kreatīvie materiāli un piedāvājums ir svarīgs par visu pārējo. Jo, ja jūs tikai šīs divas lietas nostabilizēsiet, nopratizēsiet, vienkārši piestrādāsiet pietiekami daudz pie šīm divām lietām, jums būs rezultāti. Jūs saņemsiet labu atgrieznisko saiti no metas, un es uzskatu, ka jums būs pietiekami daudz panākumu jūsu darbībā. Tālāk, psiholoģija ir spēcīgāka nekā algoritmi. Ja jūs veidosiet savus reklāmas priekš pirmās sistēmas domāšanas un ar spiltām krāsām, pattern interrupt principiem strādāsiet, tad arī es uzskatu, ka jums būs vairāk pozitīva nekā negatīvā no šī visa. Jums ir arī nedrīkst aizmirst testēt un iterēt savas reklāmas, saprast, kas strādā, kāpēc strādā, un taisīt dažādus variantus no eksistējošajiem labākajiem principiem un labākajiem kreatīviem, kas jums ir nostrādājis, un vienkārši iet uz priekšu tādā veidā. Mūsdienās arī, kā jau es iepriekš minēju, plaša auditorija strādā labāk nekā šaura auditorija, un ja jūs vēl neesat sākuši izmantot Advantage Plus 2025. gadā, tad es uzskatu, ka varbūt 2026. gads varbūt būs viens no pēdējiem gadiem, kad jums vēl būs iespēja neizmantot Advantage Plus, tāpēc sāciet gatavoties pēc iespējas ātrāk. Jā, lai jums nav tie pārsteigumi, kas man bija pagājušajā mēnesī, kad klientiem pēkšņi 30% rezultāti kritis, ko darām, panika, un tad vajag testēt un saprast, kā strādāt ar Advantage Plus. Lūk, tas arī ir, mēs ļoti forši stundā iekļāvāmies, tas ir viss no manas teorētiskās daļas. Tālāk sekos arī foršs, interesants piedāvājums webināra apmeklētājiem, bet pirms tam es vēlējos atbildēt uz visiem jautājumiem, kas iespējams jums ir radušies. Tā. Skatīsimies, kas man šeit ir sadots, uzjautāts. Tā kā pirmais no Markusa, sveiki, kādu kampaņas goal liktu top of the funnel e-komercijas veikalam, traffic vai sales. Tērēts, gribam ievākt datus, kliks, pirms laižam sales. Kas būtu maks numurs of conversions? Es iesaku arī top of the funnel e-komercijā arī izmantot sales objective. Es nezinu, kāds īsti ir tavs budžets, bet mūsdienās ir jāpaļaujas uz algoritmu, jāsaprot, kas strādā, un to, ko mēs prasīsim, arī meta to mums dos. Jūs varat patestēt trafiku, bet tikai tad, ja jums nav tiešām pietiekami daudz budžeta, jums ir mazs budžets, varat patestēt tā trafiku vienkārši kaut ko pēc klikšķiem, kas strādā un kas ir lētāk, un tad iet uz sales. Bet lielākoties, ja tā ir tiešām pārdošana, jūs arī top of the funnel gribat pārdot, tas tāpat iet uz sales. Kāda ir specifika B2B tirgumu Facebook? Arī B2B mēs varam pārdot Facebookā, jo Facebookā, kā normāli cilvēki, es arī esmu uzņēmuma vadītājs, bet es tāpat esmu arī uzņēmuma vadītājs, bet es tāpat arī esmu cilvēks, kas sēž Facebookā un arī skatos rīlos, un arī ik pa laikam pats iegādājos lietas, un tāpēc, ja jūs varat uzrunāt šo savu B2B mērķa auditoriju Facebookā ar foršiem, interesantiem piedāvājumiem, kas atrisinās viņu problēmas vai uzlabos viņu dzīvi, vai kaut kādā veidā palīdzēs optimizēt viņu procesus. Es nezinu, kādā tieši B2B kontekstā šeit ir jautājums, bet jebkurā gadījumā ar pareizajiem kreatīviem un pareizo piedāvājumu arī B2B sektorā tas ir iespējams. Man, protams, jāzina vairāk konteksta šajā ziņā, tāpēc uzrakstīt man uz e-pastu, ja gadījumā vēlaties parunāt par to vairāk. Ja saturs, ko publicē rīlos vai postos, ir garlaicīgs vai nav kvalitatīvs, vai patērētājs klients reaģēs uz šāda veida reklāmu. Es iesaku vienkārši nepublicēt garlaicīgu vai nekvalitatīvu saturu, jo jūs vienkārši zaudējat pirmkārt savu laiku, jo jūs reāli postojat nekvalitatīvu saturu, un jūs zaudējat arī savu skatu, bet jūsu profesionalitāti, jūsu klientu vidū. Tāpēc līgi es iesaku vienkārši vienmēr, ka tu dalies ar jebkādu saturu, esi pārliecināta, ka viņš atrisina kādu problēmu, viņš informē vai kaut kādā veidā viņam nodod svarīgu informāciju, tādā veidā arī sev palielinot uzticamību savam produktam vai brandam, nevis tieši otrādāk postojot nekvalitatīvu saturu, samazinot. Tā, Andrejs, e-komercijas veikalam pašos pirmsākumos labāk sekt ar organisko trafiku, lai saprastu, kāda ir pašreizējā cilvēku interese vai pat aizsmelikt iekšā acu uz pilnu atdevi.
Šajā gadījumā pašā sākumā es arī minēju atšķirībā, vai tev ir vairāk laika vai vairāk naudas. Ja tev ir pietiekami daudz budžeta, un jūs vienkārši gribat ātrāk iet uz priekšu, es iesaku sākt ar adiem, jo tādā veidā jūs varat testēt ātrāk un dinamiskāk. Ja jums ir maz resursu un daudz laika, teiksim tā, jūs varat strādāt ar organisko saturu, vienkārši saprotot, kas strādā, kāpēc, mazliet lēnāk, bildojot to mērķa auditoriju organiskāk, ilgāk, un tad arī pēc tam pārlecot uz reklāmu, kad jums ir vairāk budžeta. Sandra, kādu kampaņas golu ir efektīvāks, lai restorāns pievelk vairāk klientus? Atkarīgs no piedāvājuma. Tā kā es pieņemu, ka jūs nepārdodat lietas internetā, es pieņemu, un jūsu brands, es pieņemu, ka ir zināms kaut kādā veidā jau, es ieteiktu apkārt jūsu restorānam laist rīču kampaņu, vienkārši, lai sasniegtu, piemēram, visus cilvēkus pāris kilometru radius ap jūsu restorānu ar jūsu piedāvājumu, bet man, protams, jāsaprot, kas ir tas piedāvājums, un lai saprastu vairāk. Ja tur cilvēkiem ir jāreģistrēs, varbūt tas ir registrations, varbūt tas ir leads, bet vislētāk būtu ar rīču. Vienkārši, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem izsludinātu par to piedāvājumu. Tā tempiņš mazliet tā. Drīz arī tiksim līdz piedāvājumam, ir vēl pāris jautājumi. Kāda pieredze Plus metā reklāmā? Mums bija case, ka testējām Advantage Plus rezultāti šķiet brīnišķīgi, sasniegt auditoriju, trafiks, bet reāli pēc tam sales bija mazāks kā bez Advantage Plus. Manuāli selektas auditorijas un kampaņas. Tā, tad es saprotu pēc tā posta, ka sasniegta auditorija bija laba, trafiks, lietotāja plūsma bija laba, bet sales bija mazāk. Kā jau es iepriekš minēju, Santa, tad mēs arī vēl testējam to konceptu. Dažiem no mūsu klientiem Advantage Plus strādā ļoti labi, tiešām pat labāk nekā iepriekš. Dažiem vispār nestrādā, dažiem mēs vēl testējam un mēģinām saprast, kas strādā labāk. Tāpēc mēs vēl arī esam tajā procesā, kad mēs pēc Andromedas update saprotam tiešām, kas strādā un cenšamies saprast to pareizo sistēmu. Tāpēc man atbildi, ka rezultāti ir atšķirīgi. Regnār, vai esat vadījis kampaņas SaaS B2B pakalpojumiem, piemēram, payroll sistēmas, SAP un tā tālāk aģentūra performē, bet ļoti nestabili rezultāti. Tā ir, protams, liela niša un jau daudz dati, ar kuriem strādā vizuāli, visu laiku jāmaina. Jā, tā kā arī SaaS principi ir tie paši, vai ne? Mums ir konkrēts piedāvājums, lielākoties mums ir free trials priekš SaaS, kā viens no tiem lead magnetiem, ko mēs parasti reklamējam, un jāstrādā ar kreatīviem, jāstrādā ar optimizācijām, mazliet vairāk jāskatās, kāds ir tirgus, vienkārši jāsaprot, jātestē, kā viss digitāla marketinga, tā arī SaaS produktos B2B sektorā, vienkārši jātestē kreatīvi, jātestē piedāvājumi, lead magneti jātestē un jādod kvalitatīvu informāciju, lai nodotu to vērtību, lai gala patērētājs zina, kā tas produkts atvieglos viņu dzīvi, uzlabos produktivitāti, vai uzlabos pārdošanas rādītājus, atšķirībā no tā, ko tas tūlis dara. Sanita, kādas ir MailChimp un Google Ads stiprās un vājās puses? Divi dažādi tūļi, MailChimp ir priekš e-pasta marketinga, Google Ads priekš search reklāmām, tāpēc nevar atbildēt pašlaik šajā webināra kontekstā uz to jautājumu. Andrejs, vai UGC, kas veidots uz AI, neatbaida potenciālus klientus un dara priekš metā? Kā jau es iepriekš minēju, tad mūsdienās ir ļoti grūti pat man atšķirt no reāla AI veidot UGC, vai viņš tiešām ir UGC un vai viņš ir AI veidots UGC. Tāpēc es uzskatu, ka laikam ejot uz priekšu, un pat tagad īsti, es pat nevaru īsti saprast, vai viņi ir UGC vai nē, vai viņi ir reāli, vai viņi ir AI, vai ir AI veidot. Es uzskatu, ka tāpat ir jātestē, kā jau viss marketingā, un ļoti bieži tie rezultāti tiešām ir labāki, jo mēs vienkārši varam uztaisīt kvalitatīvas reklāmas, un mēs varam pie tai pašai reklāmai ar AI izveidot vairākus hukus, uzreiz 5, 10 dažādus hukus un testēt. Jo pirmās 3 sekundes, kā jau iepriekš minēju, ir vissvarīgākās. Un vienkārši ar AI mēs varam izveidot daudz vairāk variāciju, tīpaši sākumā priekš hukiem, lai vienkārši notestētu, kas strādā. Un ļoti bieži huks atmaksāsies labāk nekā tas tālākais video. Un vēl viena interesanta doma, piemēram, ir, ka jūs tiešām varat paņemt to UGC video no influencera un pēc tam, protams, ar viņu atļauju uzjautāt AI, lai viņi uztaisa priekš šī video 10 hukus. Un tad varat sākumā AI video uztaisīt, kas pārslēdas uz reālu influencera video kā ideja. Es to neesmu mēģinājis, bet es domāju, būtu vērts patestēt. Zelma, kā tiek sadalīts reklāmas budžets, ja uzliek Advantage Plus placement reklāmu pa visām platformām? Algoritmus pats to visu
izdomā, kā to pareizi izdarīt, pats visu saliek visiem placementiem, platformām, reklāmas variantiem automātiski. Tā par to var vienkārši nedomāt vairāk. Ja rīki, kas nodarbojas reklāmu veidošanā, ja jūs paliksiet līdz webināra beigām, es padalīšos arī ar visiem linkiem uz visiem rīkiem, ko mēs izmantojam. Paliekat līdz beigām, palika vēl 24 minūtes. Būs arī beigās tūlīt pēc jautājumiem foršs piedāvājums. Vai arī iegaudzēt auditoriju ar izložu postiem, like tag, share, ņemot vērā, ka piedāvājam galīgi nemaza budžeta produkciju. Varat notestēt, bet es domāju, ka jēga ir maza, labāk piedāvājat vērtīgu saturu, kas jūs pozicionē kā industrijas līderus un kā cilvēkus, kam ir vērts maksāt tik lielu naudu par šādu produktu vai pakalpojumu, jo manā uzskatā ir svarīgākais, ka jūs piedāvājat vērtību. Ja jūs piedāvājat vērtību un jūs varat viņu nodot jūsu mērķa auditorijai, tad tas noteikti strādās labāk nekā kādi like, share, repost, koment, posti. Bet mūsdienās, piemēram, LinkedInā man ļoti patīk, ka ļoti daudzi cilvēki dalās bez maksas ar dažādām sistēmām, AI automatizācijām, tūļiem dažādiem, kas nodot, piemēram, šo sistēmu bez maksas, ja cilvēki ietago, iekomentē un nošēro, lai dabūtu to sistēmu bez maksas. Tāda veida posti, jā, tā kā, ja tas kaut kādā veidā iet kopā ar tavu produktu vai pakalpojumu. Man, diemžēl, karusels strādā sliktāk nekā reāls backstage reels. Jātestē, varbūt tiešām tā ir, varbūt vienkārši jāpatestē vairāk karuseļi. Atkarībā no produktu vai pakalpojumu vai industrijas, tiešām viņš varbūt arī nestrādās. Visi tiešām ir jātestē. Vai uz AI veidot video, kurš šobrīd neatbalsta latviešu valodu, nav iespējas video pa virsmu runāt latviešu valodā pašam. Tas ir iespējams, un ir vairāki tūļi, kas patiesībā var sinkot tieši muti, automātiski papildus audio celiņiem, kas ir ierakstīts. Viens no maniem klientiem, Toms no Fitosaunas, arī izmantoja šādu rīku, kas viņam varētu uzjautāt, kā viņam tas sanāca. Mēs paši vēl neesam to testējuši, bet noteikti tas ir iespējams. Un pēdējais jautājums, vai ir iespējams ievietot reklāmu, kas mērķēta cilvēkiem, kas apmeklējuši konkurentu lapas? Nē, diemžēl to nevaram darīt. Tā, un vēl pēdējie pāris jautājumi no čata. Kādus rīkus izmantot ātrāk piesaistīt pirmos 1000 cilvēkus jaunai Facebook lapai? Es uzskatu, ka follower sekotāju kaunts noteikti mūsdienās vairāk nav svarīgākais indikators, jo visus jūsu postus tāpat redzēs tikai daži cilvēki. Procentuāli zemāk par procentu, man liekas, tāpēc man liekas, ieguldīt naudu tur nav īsti svarīgi. Nav svarīgi, labāk veidot informatīvu saturu, kas dod pievienoto vērtību. Tādā veidā audzēt savus sociālus kontus, bet jebkurā gadījumā, ja jums ir svarīgi tos pirmos cilvēkus dabūt, varat izmantot engagement objective. Nanobanana izskatās ļoti aizņemts, neko nevar paģenerēt. Iespējams, jo viņš ir jauns rīks un viņš ir tikko iznācis, un tāpēc jums ir bezmaksas versija. Iespējams, arī pašlaik ir pārslodzītiem serveriem, tāpēc jāpieiet kādam laikam, vai ir jāuzlabo jūsu Google memberships. Kādas platformas iesaka izmantot, man pagaidām Facebook, Instagram, TikTok, domāju, paņemt arī LinkedIn, bet TikTok ļoti daudz sekotā, tāpēc vēl domā, nezinu, kāds tavs produkts vai pakalpojums, tāpēc grūti komentēt. Bet, ja ir resursi, izmantojiet visus. Vai ieraksts šai meistarklasē būs pieejams, lai var vēlreiz noklausīties? Jā, visiem dalībniekiem un arī tiem, kas nepaspēja ierasties šajā darba dienas vidū uz šo meistarklasi, arī tikšu nosūtīšu gan prezentāciju, gan arī ierakstu. Lieliski. Ja ir vēl vairāki jautājumi, kas iepriekš bija, diemžēl man pašlaik vairs nebūs laika uz viņiem atbildēt, varat rakstīt man droši privāti arī uz rihards@marketingaskola.lv. Bet pirms tam, tā kā jūs esat palikuši tik ilgi, man priekš jums arī ir 2 īpaši piedāvājumi. Ja jūs vēlaties sasniegt vēl vairāk no meta reklāmām un iespējams arī vēl vairāk ar mani pakonsultēties un saprast, kas strādā tieši priekš jums, jūsu nišā, jūsu industrijā, tad es arī vadu Lift 100% līdzfinansētus Eiropas Savienības kursus, kas ir pieejami gan uzņēmumiem, gan individuāliem komersantiem. Tas nozīmē, ja jūs esat cilvēks, kas, diemžēl, ir vienkārši pašnodarbinātais, vai arī kurš vēl mācās lietas, tad jums būs kāds uzņēmums jādabū, kas jūs nosūtā, un tad jūs dabūsiet šos kursus bez maksas. Es pats vadu 2 no viņiem. Es vadu meta reklāmas pamatus, un es vadu meta padziļināto reklāmas kursu. Un pašlaik viņi notiek līdz nākamā gada jūnijam, un viņi ar 100% Eiropas Savienības atbalstu. Tāpēc, ja jums, piemēram, nav pilnīgi nekādas pieredzes par meta reklāmām, un jūs vispār gribat saprast, kas viņas tādas ir un kā viņas strādā, es jūs ļoti silti aicinu pieteikties uz Lift kursiem, lai varbūt arī nošērot linku message'os, lai cilvēki var redzēt, kur viņi var pieteikties. Un pastāstīšu mazliet vairāk par šiem kursiem. Tā kā pirmajā šajā bāzes kursā 4 stundās vairāk pastāstu tieši par
par to, kas ir platforma, kā viņu izmantot, kas ir galvenie mērķi, kā izveidot kvalitatīvu piedāvājumu, kā atlasīt mērķa auditoriju, kādā veidā mēs veidojam reklāmas tekstus, virsrakstus, kādā veidā mēs izmantojam ChatGPT un Grok, un kādā veidā mēs vienkārši varam izmantot šos visus tūļus, kur labajā pusē arī jūs redzat screenshotus no dažiem no izdeles materiāliem, ar ko es dalos. Vispirms izpētam nišu, tad mēs izveidojam piedāvājumu, tad mēs izveidojam reklāmas tekstus, tad mēs izveidojam reklāmas virsrakstus un pat video skriptus. Mēs vēl neesam tikuši līdz reklāmas vizuālajiem elementiem, vienkārši nav pietiekami daudz laika, bet iespējams ar jauno Nano Banana mēs arī varēsim mazliet paspēlēties. Un nākamais kurs būs 9. decembrī, ja nemaldos, tieši reklāmas pamatu. Un pēc tam cilvēkiem, kuriem jau ir kaut kāda pieredze, jūs vienkārši gribat pastiprināt savas zināšanas, vai arī cilvēkiem, kuri ir izgājuši pamata kursus, mēs piedāvājam arī advancētos kursus, tā kā mēs ejam dziļāk jau konkrētos rīkos. Apskatāmies, kas ir biznesa menedžeris, kas ir reklāmas menedžeris, kur ko jāspaida, kur kas jādara, lai var iesviest uz varbūt linku arī uz padziļināto kursu, kur cilvēki var pieteikties. Un šeit mēs jau tos visus elementus, ko mēs izmantojām bāzes kursā, mēs varam arī veidot reālā kampaņā. Un ja jūs atvērsiet šos linkus, ko Lēla tikko nošēroja, tad jūs redzēsiet, ka pašās beigās ir vai nu šeit labajā pusē links pieteikties bez maksas, un aizpildot šo anketu, jums uzreiz atnāks apstiprinošs e-pasts, un arī jums sazinosies mana pārdošanas komandas vadītāja Olga, un jums pastāstīs par vairāk detaļām par to, kādā veidā tad jāpiesakās, kādi dokumenti jāizpild un kur to vispār darīt. Un kursu parastā cena ir 300 eiro, bet pašlaik ir jāmaksā tikai PVN. Un PVN ir 63 eiro, 21% nemaldos. Tā kā ļoti labs piedāvājums, ļoti laba atlaide no 360 eiro uz 60 eiro. Manā skatījumā tas ir no-braineris. Un kāpēc arī vēl viens slaids par to, kāpēc šis ir no-braineri iespēja. Tāpēc, ka pirmkārt, tā ir milzīga atlaide, vērtīgas zināšanas, un papildus tam visam es vēlētos arī katram no jums, kuri pieteiksies šiem kursiem caur uzņēmumu jūsu, es jums arī piedāvāšu bezmaksas 30 minūšu konsultāciju ar mani, kurā mēs iziesim cauri jūsu stratēģijai, jūsu kampaņām, atbildēšu uz jebkuriem jautājumiem, kas jums ir neskaidri, varēsim tikt galā ar dažādiem citiem digitālā mārketinga jautājumiem, jo es specializējos, man ir milzīgas zināšanu klases, kuras 10 gados esmu ievācis, arī par B2B uzrunām ne tikai ar metareklāmu, bet ar augstajiem e-pastiem, par landing page'iem, par dažādiem AI tūļiem. Tā kā pilnīgi viss, kas jums ienāks prātā, ja jūs atnāksiet uz maniem kursiem, mēs varam parunāt par visām šīm lietām. Un vēl viena specifika tāda, ka katram uzņēmumam ir iespēja pieteikties lift programmai vienu reizi, un pēc tam jūs visu šo periodu varat iet uz visiem citiem kursiem, un liftam ir dažādi kursi. Es piemēram, pasniedzu tikai šos divus, bet mums mārketingā vēl ir SEO kursi, SEO padziļinātie kursi, digitāla mārketinga stratēģija, un liftā kā tādā ir, man liekas, pat pie 100 dažādiem kursiem, tur projektu vadība, managements, vizualizācija, dati, kas tik vēl ne. Jāpiemaksā tik un tā būs, cik saprot PVN. Jāmaksā tikai PVN, un jūsu uzņēmuma vadītājs jūs pēc tam to PVN varēsiet atgūt atpakaļ. Lūk, tad tas ir, un kursi tiek organizēti katru mēnesi, kā jau minēju, bāzes kursi būs nākamie 9. decembrī, un padziļinātie kursi, ja nemaldos 12. man būs jāprecizē. Un kā jūs redzat arī, viņi ir praktiski, mēs uzreiz dodam izdeles materiālus, uzreiz reklāmas menedžerī strādājam, parādu, kur jāspiež, kas jāuzstāda, kāda ir rezultāti un ko tik vēl ne. Un tad, kā mans otrs piedāvājums, tiem cilvēkiem, kuri nevēlas mācīties un apgūt tik daudz informācijas 4 vai 8 pat stundas, un jūs vienkārši vēlaties uzreiz kaut ko pielietojumu, praktisku, reālu, man jums ir arī piedāvājums, kur mēs piedāvājam nākamās 48 stundas, un tas ir Meta Ads Starter Blueprint, kas nozīmē iegādājoties šo te brīnumu par 197 eiro plus PVN, jūs uzreiz dabūsiet gatavu mārketinga stratēģiju, pielāgotu kampaņas plānu, es palīdzēšu jums izmantot reklāmas tekstus, kas pārdot, kas konvertējas, 14 dienu optimizācijas plānu, un arī ar jums es 30 minūtes parunāšos, lai saprastu, vai jūs esat gatavi reklamēt. Mums ir viss kārtībā ar piedāvājumu, ar mājaslapu, vai atkal par jebkādiem jautājumiem, kas jums ir aktuāli. Tāpēc un kam šis ir paredzēts, kā jau iepriekš minēju, tiem cilvēkiem, kam nav pietiekami daudz laika resursu, lai ietu cauri visām šīm lietām, ilgā laika procesā un mācītos pašiem. Par
Šajā gadījumā es jums piedāvāju pieslēgties uzreiz pašā sākumā pats, saprastu, kas jūsu produkts, kas jūsu pakalpojums, un saprast, kādā veidā pēc iespējas labāk mēs varam startēt šīs reklāmas, lai jūs sākumā nededzinātu naudu, neapdedzināties un būtu pārliecināti par to, ka tiešām šīs reklāmas nostrādās. Bet šis nav paredzēts tiem cilvēkiem, kuri meklē burvju pogu bez laba piedāvājuma, ar švakām mājaslapām un kuri vēlas pelnīt 1010 eiro budžetu. Tāpēc, ja mēs atceramies manu 9 punktu checklisti, es iesaku no sākuma iziet cauri viņai, vai nu paši, vai nu kopā ar mani konsultācijas laikā, un pēc tam es jums arī piegādāšu šos kreatīvos materiālus, kur no savas puses centīšos pēc iespējas labākajām praksēm arī priekš jūsu uzņēmuma produkta vai pakalpojuma izveidot šos reklāmas tekstus un kampaņas stratēģiju. Lūk tā, tāpēc divi forši piedāvājumi, vai nu kursi, vai nu Meta Ads Starter Blueprint. Ja jums rodas kaut kādā veidā problēmas un iegādi, rakstiet man arī uz Rihards Marketinga skola LV, bet pirms tam vēlējos parādīt pāris no mūsu rezultātiem, sasnieguši strādāt ar klientiem. Šajā pusē mums ir 3 screenshoti, un katrā no viņiem es esmu speciāli atlasījis labākos rezultātus, ko mēs esam sasnieguši. Apakšējā kreisajā pusē jūs redzat, cik mēs esam investējuši kampaņā, labajā pusē, cik mēs esam iegūši no kampaņas, un pašā labajā stūrī, kāds ir mūsu ROAS. Tā kā par katru investēto eiro, cik mēs esam dabūjuši eiro atpakaļ. Labākie rezultāti ir bijuši 36 reizes, un tad nākamie labākie rezultāti 13 un 12 reizes. Jāatzīst, ka šis bija, protams, pirms kāda laiciņa. Ar jaunāko Android update paliek sarežģītāk, bet nekas nav neiespējams ar pietiekami daudz optimizācijām, pareizām testēšanām un izciliem kreatīviem materiāliem. Runājot gan par kursiem, gan arī cilvēku pieredzi ar mūsu aģentūru, ir tikai vienīgi pozitīvas atsauksmes, nav neviena vērtējuma, kas ir zemāka par 5 no 5. Tāpēc es ļoti ceru arī jūs gaidīt šajos kursos, vai arī satikties ar jums zvanos, runājot jau pēc Meta Blueprint iegādes. Tas no manas puses arī viss. Liels paldies, ka jūs pieslēdzāties manam webināram. Ceru, ka uzzinājāt daudz foršas, interesantas lietas par jaunākajām tendencēm. Visiem cilvēkiem, kam būs vēlme, es, protams, visiem šo webināru ierakstu atsūtīšu, un kā jau ar visiem solīju, arī visus EA rīkus, ko mēs izmantojam mūsu darbībā, un jums ir kādi jautājumi, interese, vai jūs vēlaties mani parunāt par savu produktu vai pakalpojumu, un kā iespējams es jums varu ar Meta reklāmām jūsu organizācijā vai digitāla mārketinga kopumā, rakstiet man uz Rihards Marketinga skola LV, rakstiet man WhatsAppā, jo es esmu ārzemēs, es nevaru atbildēt, diemžēl, pašlaik zvanus, un varat atrast arī mani LinkedInā un vispār manā mājaslapā marketinga skola.lv. Tāpēc, jā, liels jums paldies, forši, ka patika Māri, Zane, Santa, Vladislavs, Sandra, Sanita, Ieva, Normund, Laila, Vanessa, Maruta, Liene, visi liels jums paldies, ka jūs pievienojāties. Man tiešām fantastisks prieks, ka jūs ieradāties. Es ceru, ka jums bija vērtīgi, un es ceru, ka jūsu kampaņas pēc šī webināra nesīs jums pēc iespējas vairāk peļņas.